Šodien ir 1. marts, un mēs ar jums atkal tiekamies manos kamoliņu stāstos. Mani sauc Gita, un priecājos, ka tu esi atradusi laiku, lai kopā ar mani pādītu un paklausītos, kas tad ir jauns noticis pagājušajā mēnesī. Šodien tātad mēs ar jums uzzināsim, ko es esmu uzvadījusi, kā man ir gājis, vai viss ir tik gludi, kā bija iecerēts februāra sākumā, un arī par to, ko es šobrīd dadu, un arī dažas lietiņas par grāmatām, ko es pastāstīšu video beigās, ja tevi tas interesē. Nu ko, ķersimies klāt pie padarītajiem darbiņiem un atbildēm uz jūsu dažiem jautājumiem zem iepriekšējā video. Šodien es esmu jūsu priekšā savā jaunajā džemperī, kas ir man mugurā, kas ir tapis februāra mēnesī, un iedvesmā bija, protams, džemperī Fjords, ko es uzvadīju janvārī tumši pelēko no Dzijas Babā. Man tik ļoti iepatikās pīnes un tik ļoti iepatikās viss džempers. Es tā piecelšos kājās, lai tu labāk redzi rakstus. Pagriezīšu muguru. Jā, te ir Japāņu plecs. Viss tā kā iepriekšējā džemperī. Tikai, kā tu saproti, ir citas pīnes. Un tieši tā es šo džemperi adīju precīzi pēc Fjorda izmēriem, ņēmu vērā visus valdziņu skaitus, pilnīgi visu, varbūt tur pāris valdziņi dēļ raksta iznāca atšķirība džempera korpusā, bet visādā citādā ziņā par pamatu es ņēmu tieši šo aprakstu. Kāpēc? Tāpēc, ka es adīju šo džemperi. Man te priekšā ir mana pierakstu kladīte, kurā tiek ierakstīti visi pirktie un pārdotie dziju daudzumi, uzadīto procesu daudzums un no kā ir radīts. Tāpēc, ja es skatos, tad šobrīd šis sarkanais džemperis man ir uzadīts no janvārī man uz dzimšanas dienu no vīra uzdāvinātās dzijas, kas bija 100% merino, sarkanā krāsā, un tas ir Zegna Barufa un artikuls, nezinu kā izlasīt, bet es tev lasīšu tā, kā tas ir rakstīts, ja es lasītu latviski, saspe. Un jāsaka tā, ka dzija ir 1500 metri, 100 gramos, un metrāži ir tieši tāda pati kā Babā, no tās, ko es adīju pelēko džemperi. Adīju es 5 pavadienos ar 5. numura adatām. Jāsaka tā, man bija ļoti grūti piemeklēt adatas, jo es parasti adu visus savus adījumus pārsvarā tieši ar čiagu metāla adatām. Tās ir manas vismīļākās, un tāpēc šoreiz es iesāku adīt, bet tā dzija tik mīksta, tik slīdīga, ka bija ļoti grūti adīt, un tāpēc es paņēmu savas drops bērza koka adatiņas un adīju ar tām. Jāsaka tā, ka adījums sākumā bija ļoti, likās, ak Dievs, cik tas ir caurumains, kas tur būs, bet es zinu, es uzadīju paraudziņu, un dzija ļoti labi atvērās, un tāpēc mani tā kā nemulsināja tas diezgan šķidrais adījums, kāds izskatījās darba procesā, jo pēc mazgāšanas, ja tu tā paskaties, redziet, dzija ļoti ir atvērusies, neviena caurumiņa, viss ir tāds, kā tam vajadzētu būt, un patiešām ļoti mīksta, ļoti brīnišķīga dzija, tāpēc, ja tev rodas vēlēšanās, tad Jens LV veikalā šī dzija, manuprāt, vēl bija pat tieši tādā pašā tonī. Jums tā izskatās apgaismojumā, mākslīgajā tāda sarkana, bet tā dzija ir vairāk uz tādu
ķiršu sarkano pusi, un ja to adi un ieskaties, tad iekšā tur tāds zilgans tāds pavadieniņš kaut kāds ir nojaušams, bet katrā ziņā tā dzija ir vērsi, sarkana, skaista, koša, ļoti, ļoti patīkama. Un šim džemperim man izgāja 570 grami, jo es biju 600 gramus nopirkusi un man palika pāri. Un, jā, adīju, diezgan ilgi adīju, gandrīz 2,5 nedēļas, kaut kā man februāris vispār šķita pilnīgi neādīšanas mēnesis, likās, ka visu, ko tu ņem, neiet no rokas un vairāk ārdīju kā adīju, bet šo džemperi gan es neārdīju, jā. Un rezultāts ir tāds, kā ir, un raksts man ir paņemts no Japāņu rakstu grāmatas par pīnēm, un tieši šīs pašas pīnes man bija adītas pagājušā gadā vīra džemperi, un man ļoti patīk tas, kas ir iznācis. Pietiekami liels, pietiekami brīvs, pie biksēm fantastiski izskatās, un ļoti, ļoti patīkams. Un jāsaka tā, ka tieši šajā izmērā, šādos pīņu džemperos es esmu iemīlējusies. Šis šogad man ir otrais, un man pilnīgi tā vien niez rokas iesākt vēl kādu džemperi adīt ar pīnēm, un man ir padomā no baltas merino dzijas, kas man jau bija nopirkta aizpagājušā gada nogalē, stāv vecās kilogramus spolē, no kuras esmu pāris cepures uzadījusi, bet tas varētu būt tāds ļoti jauks pavasarims, vērsiem vakariem balts džemperis ar pīnēm, kas noteikti noderētu jebkurā dzīves situācijā. Tas ir tas lielais mans galvenais pabeigtais darbs, un tad bija tā, kad es jau laikam pagājušajā reizē janvāra beigās, kad atbraucu no ciemiem pie pie meitas, un redzēju, ka mazmeitai cimdiņi ir galīgi tie, kas ir pirktie tajos salst rokas, un tad es nopirku drops dziju, kas tā man bija, karizma, dziju 200 gramus veikalā, un man tur bija paredzēta 2 pārīšiem cimdu, un tad es viņai uzadīju cimdiņus vienus, ko vilkt iekšā tajos lielajos cimdos, kas viņai ir, un lai rokas siltākas vai tagad tādā siltākā laikā, lai tos pašus vienus var vilkt, un vakar tieši atdevu, bet, diemžēl, man nebūs ko parādīt, jo ne es nofotografēju, ne atdevu. Parasti vienkārši vienkrāsaini cimdiņi, ko ņemties pa sniegu, un lai rokas nesalst. Un otrus es uzadīju tieši tādus pašus, kā man bija tie rozā, par kuru es solīju uztaisīt pamācību, kā to sada. Es uzfilmēju visus elementus, adot cimdiņus, un cimdiņus es jau atdevu tam, kam tie bija domāti, bet ar montāžu es vēlāk izstāstīšu, kas notika ar šo te video pamācību. Tātad tie ir 2 cimdiņi, un es jums teicu, ka man vēl bija kolēģīte lūgusi uzadīt vienus rakstainus cimdus, un tur man arī ļoti ilgi, kamēr es vispār sapratu, ko es ņemšu, ko es adīšu, kāds raksts patiks. Vienīgais, ko es ņēmu vērā, viņas krāsas, un to rakstu, ko viņai iedeva, es tā kā nepaņēmu, tāpēc, ka tur tā zaļā daļa iznāca lielāka nekā tā pati puķīte, un tāpēc es izvēlējos vienkārši smukas puķītes un uzadīju dūrainīšus, viņai tāda patika, un arī īkšķītis bija parastais, tradicionālie cimdiņi. Jāsaka, ar šiem cimdiem man arī gāja ļoti grūti. Pirmām kārtām jau cimdi atnāk paši pie manis. Es nevaru tā apsēsties, paņemt un uzadīt. Man vajag tā, ka tur viss saliekās, krāsas, dzijas un viss. Un vēl viena lieta, ko es esmu sapratusi,
man patiešām ļoti nepatīk adīt uz pasūtījumu. Un tā kā tas lūgums bija tāds, es nezinu, kāpēc es piekritu, bet katrā ziņā es biju piekritusi, ka es uzadīšu un viss. Tāpēc ķēros klāt un adīju. Un tā man tapa šādi te cimdiņi ar parastu īkšķīti. Jā, īkšķītim arī otra pusīte ir. Šie cimdiņi, kā vienmēr, ir adīti no tekstrēnas, kas man ir pelēks, gaiši pelēks pamatiņš, tāds ceļiņkrāsas violetai, šeit akcentiņam ir tāda fuksijas krāsa un zaļās lapiņas. Tādas puķītes cimdiņi ir stipri mazāki nekā man vajag, bet cilvēkam ir roka mazāka, un tāpēc es adīju ar adatiņām 1,5. Uz adatas man bija 16 valdziņu uz katras adatas, tā kā es ar zeķu adatiņām adīju. Un tādi man tie tapa. Problēma bija tāda, ka nebija man šo te cimdu formētāju, man ir tikai L izmēra, bet tie bija pa lielu un man negāja uz rokas, un tāpēc es vakar izdarīju tā, ka paņēmu dokumentu mapi, kas ir no tādas stingrā plasmasas, izgriezu tā kā formētāja formu pēc sava lielā, samazinot tā kā platumā un īkšķīšiem un visu, un man iznāca bloķētāji. Vēl viena liela problēma, kas man bija ar šiem te cimdiņiem, to pirmo cimdu es uzadīju tā diezgan raiti, un tad bija kaut kāds pārtraukums, ka bija šis un tas darbā, visādi pasākumi, tad vēl bija visādi pasākumi mājās, ka nebija laika pieķerties klāt adīt. Un liekas, adīju pilnīgi vienādi. Adīju liekas ar vienām un tām pašām adatām. Un tad, kad es sāku skatīties, man tas otrs cimds adītais iznāca, drusku tā kā īsāks. Pilnīgi liekas, raksta rindas, viss raports ir tāds pats, bet cimds izskatās drusku īsāks. Es tā kā nobijos, es domāju, vai tiešām tik ļoti atšķirās adīšanas blīvums, atkarībā no noskaņojuma, no emocionālā stāvokļa, bet es to cimdu tā kā pabeidzu, bet paldies Dievam, pie mazgāšanas un formēšanās viss tā kā sagāja, viss ir vienāda garuma, visi rakstiņi tā kā vajag, un sākumā es domāju šo te īkšķīti adīt, vienkārši tā kā mainot divas krāsas, tā kā šaha dēlītī, lai ir tāds raibs, bet beigās domāju, nē, man tādi īkšķi nepatīk, un iekombinēju iekšā šo te rakstiņu tādu, kāds tas ir cimdiņam, tā lai, gan pa gabalu, gan uz rokas uzvelkot iznāk skaists. Un mani vienmēr pārsteidz tekstrēnas dzija cimdos pēc mazgāšanas. Visa tā pūka, nezinu, vai tagad var redzēt, un kaut ko tur var drusciņi redzēt. Bet tik mīksta, tik feina, un būs cimdiņi rīt tieši uz darbu un atdošu. Tie ir 3. cimdiņi februārī. Laikam sarežģītāki par visiem pārējiem adītajiem cimdiņiem februārī, bet katrā ziņā man ļoti patīk rezultāts, un pēc ļoti ilga laika šie bija pirmie rakstainie cimdi, ko es atkal adīju. Man liekas, es pusotru gadu nebiju adījusi nevienu šādu te rakstaino cimdu, un adot šos es sapratu, ka tā nav laba prakse, ir jāķeras klāt un kaut kas vairāk jāada, jo, lai adītu šos te rakstainos cimdus, ir treniņš vajadzīgs, un nevar tik ļoti ilgi marinēt un neko neādīt. Un rakstaini cimdi vienmēr noder, un es ar lielām šausmām gāju vienā dienā no darba mājās. Man taisni rokā bija viena no maniem mīļākajiem adītajiem cimdiem, un es skatos, ka tur viens diedziņš sāk dilt ārā, tā kā ar steigu ir jālabo cimdiņi, lai kamēr tas nav izdelis pavisam un nav izveidojies caurums, jo tad būs lielāka problēma nekā vajag. Tā, un tad ir vēl viens pabeigts darbiņš februārī.
Atcerieties par manu maskamoliņu loteriju, kur es esmu sev janvāra sākumā sagatavojusi kamoliņu pārpalikumus un salikusi pa grozā pa projektu maisiņiem ar loterijas numuriņiem, tā lai es nezinu, ko es katrā reizē adīšu. Un pagājušā reizē man bija izvilkts 8. numuriņš, kur man bija tāda baklažānu krāsā zeķu dzijas pārpalikumi un bija tādi nelieli pārpalikumiņi no manām zeķēm, ko es adīju no Melinveita Alpaka Print. Tas ir Lana Grosa zeķu dzijas, kuras es veiksmīgi pirmajā mazgāšanas reizē pēc nesāšanas, tā kā veļas mašīnā safilcēju. Un man no tās dzijas nekas nepalika pāri, lai uzadītu, bet tā kā man bija gabaliņi, tad man tapa šādas te svītrēnas dzīņas. Un tagad, ja tu tā ieskaties, tad tur tā Melinveita svītriņa, tā zeķu dzīņa, tāda no gaiša zila akvarelīša, no dzeltenīgs, kaut kas violetīgs, un tādi man viņi ir, otrā pusītē kaut kas zaļganīgi, un es uzadīju, pietiekami garas, stulmā un uz manu 40. izmēru zeķītes, klasiskais bumeranga papēdis, kas ir mans iemīļotais. Un ar šīm zeķēm jau var negāja tik vienkārši, kā pirmajā brīdī šķīt. Es iesāku adīt, domāju, es uzadīšu kaut kādu rakstiņu, kas ir ar noceltajiem valdziņiem. Man liekas, ka es kaut kur arī biju ielikusi Facebookā kaut kādas procesa sākuma bildes un adīju, un bija jau tikusi pirmajai zeķītei, apmēram pāri pēdai, te var redzēt to savienojuma vietiņu, bet kaut kur apmēram tik tālu biju uzadījusi un uzvilku kājās, un es sapratu, ka, nē, man nepatīk tādas zeķes, kaut kas tur nav labi, kaut kas man tur īsti neizskatās tā, kā vajag, un es ņēmu un izādīju visas. Un beigās domāju, nē, adīšu vien ar svītriņām, un tad man iznāk tā, ka man šīs te tumšās svītriņas ir 3 rindiņas, un 2 rindiņas ir zilās, tās raibās krāsiņas. Tā man iznāca visa zeķīte, un arī šeit papēdi, tad, kad adīju papēdi, bumeranga papēdi, tad tās 3 rindiņas taisni ļoti labi ietrāpījās šajā te vietā, un tālāk aizgāja rakstiņš, jo man ļoti nepatīk, tad, kad adam, kad sevišķi rakstainās zeķes, ka šī vietā ir tāda platāka svītra, kas sadala zeķi tā kā kurpes siksniņu pāri. Redz, tātad šīs zeķītes man ir vēl pēdējais gatavais darbiņš februāra mēnesī no pārpalikumiem un maskamoliņu atlikumi vēl vieni ir pārvērtušies vienās zeķēs. Un tad es iesāku domāt, ka man kaut ko pa vidam vajadzēja kaut ko vēl pādīt, un atcerieties, pagājušajā reizē es janvārī jums rādīju uzadītās zeķes no Ruma Jana Kristīnas krāsotās, šīs te skaistās zeķu dzīņas, ko es biju nopirkusi viņas adīšanas nometnē ar lapiņām. Un man palika tādi 2 mazi kamoliņi pāri, un es, lai man izadītos kamoliņi, iesāku adīt mazmeitai zeķītes. Vakar arī braucot uz Iecau autobusā adīju, lai var piemērīt, cik garu man īsti vajag, un es vakar uzadīju vienu zeķīti. Šeit ir mani marķierīši, mani mīļākie marķierīši, tad, kad es adu zeķi vai tad, kad es adu piedurknes. Šī te noraukuma vietas, kā es daru un kā es izmantoju. Un pie viena es atbildēšu uz 2 jautājumiem, kas man tika uzdoti zem video iepriekšējās reizēs. Tātad viens no tiem man jautāja, kā es daru, lai man iznāk uzadīt vienādas zeķes. Ir 2 varianti, kā es diezgan reti, bet reizēm es mēdzu darīt tā, kad man ir 2 pāri zeķu adatiņu, un es sadalu dzīju tā kā 2 vienādās daļās, un tad es uzadu valnīti,
vienai zeķei, uzvedu valnīti otrai zeķei, uzvedu nākamo posmu vienai zeķei, otrai, un tad tieši tas pats valdziņu skaits arī sanāk, un tā es adu uz priekšu, un tad sanāk, tā kā vienā laikā pabeigtas abas divas zeķes, tas man arī ļoti patīk, bet tomēr jāsaka tā, ka biežāk es tomēr rādu atsevišķu vienu zeķi, atsevišķu otru zeķi, un jau atdot ļoti daudz. Es jau zinu, kuram izmēram, kuram cilvēkam tās atdot, cik valdziņus man vajag un cik rindiņas man vajag katrā zeķes posmiņā uzadīt katram izmēram. Un tātad, ko es daru, lai man būtu vienādas? Es noteikti uzvedu valnīti, noteiktu rindu skaitu un zinu. Tālāk es uzvedu nākamo posmu, kas ir, vienalga vai ar rakstiņu vai labiskais, līdz papēžu veidošanai. Tā kā šis man ir bumeranga papēdīts, šeit, kur ir uzlikts pirmais marķierīts, sākas pacēluma tiesas veidošana, kur es pieaudzēju pa vienam valdziņam katrā otrajā rindā atkarībā no izmēra, cik man vajag, vai 3 reizītes uz 2 adatiņām, vai 6 lielajiem izmēriem un tālāk. Tad, kad izadās papēdītis, šis otrais marķierītis ir ielikts tajā rindiņā, kurā es esmu pabeigusi savukārt to pieaudzējumu tiesu noraukt, un šeit man ir atkal taisnais gabals līdz purnggalam, šis te viss, un tur, kur sākas purngala veidošana, tur tā kā priekšpēdējā rindā man ir atkal ielikts marķierīts, un tālāk purngaliņus es noraucu atkal vienādi pēc noteiktā ritmā. Tātad vispirms lielajiem izmēriem 4 reizes katrā otrajā, noraucot abās pusītēs pa vienam valdziņam uz adatas, sādot kopā 2 un pēc tam katrā, kamēr man paliek uz katras adatas pa 5 valdziņi, un mazajos izmēriņos, tā kā šis man ir 32. laikam izmērs, tad šeit es 3 reizītes katrā otrajā rindiņā, un tad katrā rindā, kamēr man paliek tie 5 valdziņi uz adatas. Tāpēc man, ja es kaut ko esmu piemirsusi, man ir vieglāk izskaitīt šīs te rindiņas līdz marķierīšiem, un arī tie marķierīši, tad, kad es ādu, man tā kā iedot to procesā, to uzskatāmību, ka tas jau ir izdarīts un ļoti ātri iet uz priekšu. Un šie te plasmasas marķierīši man patīk vislabāk, jo tie ir ļoti viegli. Es nezinu, es šos te biju pirkusi, šos es biju no Temu pasūtījusi. Tur bija diezgan daudz viņu pa ļoti tādām vieglām naudiņām, un jāsaka tā, ka šie marķierīši man nelūza. Es zinu, ka kaut kur vienu brīdi es biju nopirkusi kaut kādu kastīti ar nelieliem šādiem pašiem marķierīšiem, tie bija tik trausli, ka klikšķēja un lūza nost, bet šie man kalpo ļoti daudz, man tādu ir ļoti daudz krāsainu, un piemēram, tad, kad es ādu piedurknes slīpumu, tad šinī te vietā, tieši pēc uzņemšanas, es reizes 3 katrā otrajā rindas sākumā un rindas beigās sādu pa 2 valdziņu, tādu strauju līkumiņu uzadu, un tad es ādu tālāk. Un tad parasti ir tā, ka es to slīpumu veidoju noraukumu katrās 10. rindas sākumā, un tur, kur sākas man izveidoju noraukumu, ielieku šo te marķierīti, iekarinu, un tā man ir vieglāk izsekot līdzi. Un tad, kad es ādu otru piedurkni, man nekur nekas nav jāpieaudzē, nav nekas jāpēt, es pēc marķierīšiem redzu, cik man šie te noraukumi ir bijuši, un ja man, piemēram, ir
kaut kādi posmi tieši tādā pašā intervālā 10 valdziņi, kuros es neveicu noraukumus, tad tajos es iekarinu, piemēram, sarkanu marķierīti rindas sākumā, 1. rindā. Nākamais posms atkal ir bez noraukuma, atkal sarkans marķierīts, un tur, kur aiziet jau noraukumi pirmajās rindiņās, tad es tur, piemēram, iekarinu citas krāsas marķierīti, un tad, kad es adu otro piedurkni, tad es redzu, ja man bija sarkanie, tad šie 2 posmi pa 10 rindām man būs bez noraukuma, un tālāk jau vieta ar noraukumu, un tad ir bez problēmām uzadīt otru piedurkni. Un es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem ļoti nepatīk, visu āda ļoti ātri un ļoti patīk, un piedurknis paliek tās, kas neādās, bet man piedurknis adīt patīk un nav nekāda problēma, un tieši šie te marķierīši ir tie, kas man tā kā atvieglo darbu un darbojos. Nu tā, tas bija viens no jautājumiem, kas no manis, kas man bija uzdoti, bet atgriežoties pie šīm zeķītēm, tātad vakar es pabeidzu vienu, un te man ir vēl viens kamoliņš otrai zeķītei, un man no 100 gramiem būs iznākuši 2 pāri zeķīši. Vienas man un vienas mazmeitiņai. Tā, to mēs liekam somā, projektu somiņā nost. Kas tad man vēl? Jā, vēl viens no jautājumiem, kas man tika uzdots, bija par to, kā es satinu spoļu dziju, jo tā ir ļoti tieva. Protams, ja mēs ņemam spoļu dziju 1500, 1200 vai 2000 metri 100 gramos, tas pavadiens ir noteikti jātin kopā, lai mēs iegūtu vajadzīgo, vajadzīgo dzijas rupjumu. Un problēma ir tāda, ka mums mājās, man liekas, reti kurai ir kaut kādas plus mīnus profesionālas šīs te tītaviņas, ar kurām mēs uztinam šīs te kūciņas. Pārsvarā tās ir vai nu tās Knitpro plastmasas, tie, kas ir mazie tādi kamoliņu tinamie, vai nu koka Knitpro, tādi jau drusku dārgāki, tie kamolu tinamie, kas mums ļauj uztīt vairāk par 100 gramiem uz tā kūciņā. Un tāpēc, lai tinot kopā šos te pavadienus, nerastos dziju tāda nokāršanās, kas pēc tam ļoti traucē, tad, kad tu ādi, jo tev tās garās cilpas tur ir jālikvidē un pēc tam jādomā, kā tu adījumā ieslēpsi, tad es daru tā, ka es no spoles, kas man ir, notinu, piemēram, 50 gramu kamoliņu vienā pavadienā, un tad nākamo diedziņu es tinu klāt. Ja? Tā kā ņemu atkal tos notīto kamoliņu, lieku ar to pavadienu, kas nāk no spoles, un atkal ar to kamolu, to tinamo, es tinu, kamēr man iztinās visi tie 50 grami. Un tas ir 2 kārtās, un tad es to satīto kamoliņu ņemu atkal nost, vienoju klāt 3. pavadienu un tinu 3. kārtu klāt. 4. un 5. kārtu es vairs uz tā paša kamoliņa netinu, tāpēc, lai izvairītos no tiem nokarājušiem diegiem satinot. Tur, protams, arī visu laiku jāsako līdzi, lai tas pavadiens ietu tajā kamolā tītos ļoti tā vienmērīgi. Un tad es satinu atsevišķi, ja man ir, piemēram, 5 diegos vajadzīgs, tad es satinu atsevišķi atkal nomēru tinu, kamēr man ir 50 gramu kamoliņš uztīts, un pietinu 2. pavadienu klāt, un tad es vienkārši to 3 pavadienu kamoliņu un 2 pavadienu kamoliņu lieku kopā adot, un man nekad nav tādu nokarājušos cilpu, lai pēc tam pašai būtu kreņķi. Kā es nomēru kamoliņu? Protams, tu no tāda tinamā jau nenoņemsi nost un neuzmauksi atpakaļ, tāpēc es nosveru spoli sākumā,
Un tinot, es ik pa brīdim pasveru spoli, un ja tas svars samazinājies uz spoles par 50 gramiem, tad es zinu, ka man tas kamoliņš uz tinamā ir 50 grami. Nu, tādā veidā, un tas vēl arī palīdz plus mīnus rēķināt kaut kādu izadīto daudzumu, kas man tur ir izadījies, bet katrā ziņā, jā, uz manu 48. izmēru, 48, ko es muldu uz 44. izmēru, šis ir tāds ļoti brīvs, redziet, jā, tāds riktīgi brīvs, garš, riktīgs džemperis ar garām piedurknēm. Piedurknes man ir, tik garas, jā, vakar man sagribējās atlocīt, tad es atlocīju piedurknītes, aiziet 5 diegos, 1500 metri, dzijas 530 grami, 540, kā kuro, un tāpēc, lai nebūtu kreņķi un pārsteigumu, es pērku 600 gramus dzijas, un tad es zinu, ka man šādam pīņi džemperim pilnīgi pietiks, un tas, kas tur paliek pāri, to var kaut vai pirksteņos izadīt. Vai kādās svītrās atstāt un ir. Nu, tā kā tas bija vēl viens jautājums, uz kuru es atbildēju par to, kas man ir. Jāsaka tā, ka februārī, lai neskatoties uz to, ka nekas galīgi negāja un liekas, ka nekas īsti neadījās, tomēr ir uzadīts džempers, ir uzadīti 3 cimdu pāri, zeķu pāris, pusotras zeķu pāris, un tas laikam arī ir viss. Bet izadīti man ir 770 grami, bija nopirkti 200 grami, tātad manā dzīvu bilancē februāra mēnesī ir mīnus 577 grami, un tas ir ļoti labi, jo, nezinu, kaut kā mani šobrīd, sāk tā, drusku nomākt tas, ka, tās dzijas ir pietiekami daudz, ka neādās tik ātri ārā, kā gribētos visu, ko pirkt, un tāpēc es tā ļoti, ļoti sevi ierobežoju dzīvu pirkšanā, neskatoties uz to, ka es skatos, ak, Dievs, vienā veikalā tik skaistas dzīves, otrā veikalā, bet es saprotu, ka manos plauktos nav mazums, ne mazāk interesantu dzīvi, ko vajadzētu adīt, un tāpēc es tā kā cenšos bez tādas īpašas vajadzības, kā piemēram man bija jāuzrada tie cimdiņi noteiktā krāsā, un tās man nebija, tad es biju spiesta nopirkt, bet tā kā sevi ierobežot mazliet dzīvu daudzumā, jo patiešām dzīvu man ir daudz, un tās vajadzētu izadīt. Par to dzīvu aprakstiņu, ko es biju solījusi par tiem cimdiņiem, man tādas sirdsapziņas pārmetumi, bet neskatoties uz to, ka es biju uzfilmējusi video daļas un atvēlējusi vienu no retajām svētdienas brīvdienām februārī, lai samontētu un ieliktu video YouTube'ā, pilnīgi gāja kā pret kalnu, lai es ko darītu, pilnīgi nekas negāja. Tā man nepatika apgaismojums, jo to es darīju vēlā vakarā pēc darba, kad ārā bija tumšs, apgaismojums nepietiekami labs. Domāju, labi, montēšu kopā. Es visus pussvētdienu noņēmos ar montēšanu, man 3 reizes uzkārās programma, kura montēja, un pēc 3. reizes es sapratu, laikam, ja viss iet tik ļoti slikti, liec tu visu to mierā, neuzvelcies, gan jau būs, un atnāks laiks, kad es to cimdiņus vai aprakstā ar kaut kā vai kaut kādā veidā es tomēr uztaisīšu, un jums tas būs pieejams, bet katrā ziņā šobrīd aiz loga ir gandrīz pavasaris, un vakar mēs gājām iecavā caur aleju ozolu un meža malā, un saulīte spīd, un viss kūst, un gaisā jau smaržoja pēc pavasara. Tāpēc es domāju, ka šobrīd tie cimdiņi nav tik ļoti aktuāli, un es domāju, ja man gāja kā pret kalnu
ar video uzņemšanu, tad nebija lemts. Vienkārši jādod laiks un iespēja tam visam atnākt savā laikā, un noteikti kaut kad būs, bet nesolīšu kad. Un pēdējais saistībā ar radījumiem, ko man šodien gribētos, plānu man uz tādus, ko es tagad šodien ķeršos klāt un adīšu, un noteikti zinu, kas tas būs, man tādu nav, šobrīd pabeigšu to vienu mazo zeķīti uzadīt, un tad es tā vēsu prātu apdomāšos, ko es gribu no tām dzijām, kas man ir, varbūt ir kaut kas tāds, ko es varu sakombinēt. Man ir padomā viens džempers tagad, ja jūs pamanījāt, Facebookā Rūte ir uzadījusi ar rozēm džemperi, Kristīne Maruma Jarns adi sev džemperi pēc aprakstā ar rožu rakstiem. Šis džemperis arī manā vēlmju sarakstā stāv nopirkts apraksts, un to man gribās uzadīt, un man pat ir arī dzija laikam, tā kā es šobrīd domāju kaut ko par tādu. Man gribētos balto pīņu džemperu uzadīt, un vēl man ir apsolīta viena jaka no smalkas mohēras pavadieniņa pavasarim uzadīta draudzenes māsai, un to vajadzētu ķerties klāt, un es vēl te dienas 4 atpakaļ sev nopirku vienu no ukraiņu dizaineres ļoti skaistām tādām jakām, aprakstiņu, un to man gribētos tā kā pavasarim arī pašai sev uzadīt. Tā kā domas ir, bet nekas konkrēts, un par to, ko tad es adīšu martā, laikam tu visticamāk uzzināsi nākamajā video, redzēsi vai nu procesu jau iesāktu, vai varbūt pabeigtu darbu atkarībā no tā, kā ies ar filmēšanu, bet man šobrīd ir mans gross priekšā ar kastītēm un maskamoliņu projektiņiem, un šobrīd mēģināsim saprast, kas tad būs tie nākamās zeķītes, kuras tiks uzadītas. Un te es tagad izvilku to lapiņu izlozītes, tas ir 5. numuriņš, diez kas tas tāds ir, meklēšu, kur man ir 5. numura. 5. numura. Aha, kur man ir 5. numura maskamoliņi. Tie man ir šādā somiņā, starp citu somiņa. Nav projekta somiņa. Šī bija nopirkta Ziemassvētkos Body Shopā. Šie ir iepakojumu maisiņi, kuros tiek likti kosmētikas komplektiņi. Paskatieties, cik skaista somiņa, ja? Un tādam zeķu kamoliņam, projektiņam īsti laikā. Te man ir atkal pārpalikumiņi no zeķīti. Redziet, kādi man būs. Tādi ķiršu sarkanīgi. Šīs abas dzijas ir, kas man šī ir, es neatceros, kaut kāda zeķu dzija, tā laikam bija kaut kāda pirktā, bet šie kamoliņi man ir pārpalikums no Abel Volī krāsotā zeķu dzijas. Aļona, viņa dzīvo Vācijā, viņa ir veikals, viņa pati krāso, viņa un dēls krāso zeķu dziju un tirku, un es biju kaut kad nopirkusi no viņas, un man arī Olita bija dāvinājusi, man zeķītes pat bija uzadītas, tāda ļoti skaistas krāsiņas, tur ir brūnganīgs, tur ir rozīgs, tur ir tāds ķiršu sarkanīgs, aveņu sarkanīgs, sulīgs un ļoti piemērots, tādi šādi maskamoliņi, un tātad šeit būs vēl vienas zeķītes, kuras es uzadīšu, ar numuriņu 5. Pavisam man bija 9, 2 uzadītas, 3 ir. Tātad pārpalikumu zeķītes būs no šiem te kamoliņiem. Ko? Tas man ir par radīšanu, bet tie, kas mani
klausās un skatās jau ilgāku laiku, tie zina, ka man patīk adīt un klausīties grāmatas vai skatīties filmas. Un jāsaka, februāris man bija tāds ļoti piesātināts grāmatām mēnesis, jo janvāra beigās es pabeidzu klausīties grāmatu Klāra un Saule. Tā ir utopija literatūra, kurā iet runa par modificētiem bērniem, kuru spējas ir kaut kādā veidā uzlabotas, un viņi mācās atsevišķās skolās un visu, un šī meitenīte pats tādi pusauģa gados, smagi slima, un mamma viņai nopērk Klāru, robotu, kas ir ļoti līdzīgs cilvēkam, un tā visa tā stāsta. Tā morāle ir par to, kā šī te Klāra cenšas pierunāt Sauli, sarunāt, lai meitenīte dzīvotu, un šīs cilvēcīgās attiecības, kas ir starp šo te robotu un šo bērnu, starp vecāku centieniem izveidot nākotnē, zinot, ka meitene varbūt nomirs, Klāru kā kopiju savam bērnam. Tēma ir ļoti neparasta, tieši tāpat kā pirmajā grāmatā, kuru es klausījos, tad šeit, bet šīs cilvēciskās attiecības, neskatoties, ka tie ir roboti, tie brīžiem ir cilvēcīgāki par pašiem cilvēkiem reizēm, un grāmata man ļoti patika, bija interesanta, un paldies tai skatītājai, kura man šo grāmatu ieteica noklausīties. Un tad nākamais rakstnieks, ko es sev atklāju, bija Joels Dikers, amerikāņu rakstnieks. Viņam ir ļoti daudz grāmatu, detektīvi, tādi ļoti neparasti detektīvi, kuri tiek izstāstīti caur viena rakstnieka personīgo dzīvi, pārdzīvojumiem un viņa iesaisti neparastu notikumu atrisināšanā kopā ar policistiem. Un es esmu noklausījusies veselas 3 grāmatas. Ar pirmo, kuru es sāku iepazīt šo rakstnieku, bija grāmata par Baltimoriem, kur viņš izstāsta vienas dzimtas vēsturi, 2 brāļu ģimeņu savstarpējās attiecības un traģēdijas dzīves un tādu caur ļoti dziļu iekšējo pasauli, cilvēku pārdzīvojumiem, visu ļoti laba valoda, ļoti interesants saistošs sižets un, protams, lasījums, kas ir audio grāmatām ļoti, ļoti nosvara. Un tad, kad es biju noklausījusies šo grāmatu, es nopirku vēl 2 un viena, kas bija patiesība par Hariju Kvebertu, ir šajās visās grāmatās viņam ir viens saistošais personāžs, galvenais personāžs ir šis te rakstnieks, kurš izdzīvo savu dzīvi un paralēli raksta grāmatu par kaut kādu notikumu, kuru viņš kopā ar policistiem atklāja un izstāsta savā grāmatā. Ļoti interesanti aizraujošas grāmatas, viena un otra, kuru nu pat es pabeidzu klausīties, bija Aļaskas Sanderes lieta, tieši tāpat aizraujoša risinājums atnāk notikumam pašā pēdējā brīdī, liekas pilnīgi negaidīti, atklājas kaut kādi notikumi, tā kā ļoti interesants detektīvs, ļoti interesants šīs te grāmatas it kā tapšanas moments, rakstnieka personīgās dzīves, šīs te visas peripētijas, tā kā ļoti jauks un klausoties vienu no
YouTube adītāju video jauna meitene Pēterburgā, es jau esmu minējusi, Katja Rink, viņai ir savs YouTube kanāls, ļoti interesants, man ļoti patīk skatīties, viņai katru otrdienu iznāk video, viņa daudz stāsta par saviem adījumiem, un tai pašā laikā viņa arī dalās ar grāmatām, un viņa ieteica grāmatu, kuru viņa pati sev ir atklājusi, ir Roberts Gelbraits, Dzeguzes kliedziens vai Dzeguzes aicinājums latviešu valodā varētu tulkot. Krieviski grāmatai nosaukums ir Zovku Kuški, tātad Dzeguzes aicinājums, pieņemsim. Arī detektīvs sākumā liekas, tā grūti iebraukt, bet tad, kad sākas jau tas viss notikums, ir ļoti interesanti. Un tās ir manas mīļākās grāmatas, kuras es klausos, tad, kad es ādu un, pārmaiņu pēc no filmām, kuras es skatos, jo filmas šobrīd kaut kā nav tādu, kuras gribētos un apskatīties, un tā es te pamazām izklaidējos. Šodien gan man ir jāsaka tā, ka esmu atkal kārtējo reizi sastāstījusi tev daudzas lietas. Es ceru, ka marts būs mazliet produktīvāks ar video un mazliet brīvāks katrā ziņā. Es novēlu tev radošu martu, notikumiem bagātu, ar pavasara sagaidīšanu un lai tev labi adās, lai tev labi dzīvojās, un ja tev ir kādi jautājumi, ko tu vēlētos uzdot, noteikti uzraksti man apakšā zem komentāriem, es ar lielāko prieku atbildēšu. Ja tev ir kādi ieteikumi vēl par kādu labu grāmatu, noteikti raksti, par to es būšu ļoti pateicīga. Un ja tu skaties video, bet neesi parakstījusies, lūdzu zem video nospied uz tā zvaniņa un atzīmē, lai tev YouTube parāda visus video, tad tu arī nepalaidīsi garām manus jaunos ierakstus. Un, ja tev patika šis video un bija noderīgs, tad ieliec īkšķīti uz augšu. Tas tev neprasīs daudz, bet man tas būs paldies par to, ko es esmu izdarījusi un uzfilmējusi tev šo video. Šobrīd atā. Gaidām pavasari un tiekamies kaut kad martā. Atā.